bērnu attiecības pirmkārt ar saviem vecākiem, otrkārt ar klases biedriem, kur ir ietverts arī mūsdienās tik ļoti lielā problēma mobbings. Un arī ir apskatīta tā vispārējā pieaugšana. Nākamā tēma, kas ir ļoti nopietni apskatīta, ir tā komunikācija, kā mēs komunicējam ar citiem, un ka mēs mūsdienās lielākoties jau visu informāciju un daudzus citus sev svarīgos jautājumus noskaidrojam Google. Mēs esam jau googlētāji vairāk nekā 20 gadus, un viena daļa bērnu ar to arī tieši ir uzauguši. Un tas ir arī tāda viena nākamais aspekts par to, ka ļoti daudz dzīvi pavadām internetā. Kā filmā, par grāmatu. Gašpera dzīvē viss ir kārtībā, līdz brīdim, kad viņš pamana izmaiņas vecāku uzvedībā un saprot, ka ģimenē notiek kaut kas nelāks. Bet kas īsti? To viņam nepalīdz noskaidrot pat Google. Kādu dienu viss sāk līdzināties filmai. Romāna autors tiešā, bet tajā pašā laikā smalkjūtīgā veidā pievēršas ģimenes attiecību problēmām, izvedot lasītāju cauri negaidītiem sižeta līkločiem. Vinko Mēderndorfers ir slovēņu dzejnieks, rakstnieks, dramaturgs un režisors. Saņēmis dažādus apbalvojumus 2013. gadā. Kā filmā tika atzīts par labāko slovēņu romānu jauniešiem. Mīļie grāmatu draugi, esiet sveicināti Aminorija podkāstā. Mani sauc Kristīna Spura, un šodien mēs runāsim par slovēņu rakstnieka, dramaturga un režisora Vinko Mēderndorfera grāmatu bērniem kā filmā. Un par kā filmā mēs runāsim 3 sēriju garumā, kopā ar 6 dažādiem cilvēkiem. Un sāksim mēs iespējams ar vienu no svarīgākajiem cilvēkiem, kas vispār ir palīdzējuši šai grāmatai nonākt Latvijā. Grāmatas tulkotāja Māra Gradzena. Sveika, Māra! Sveika! Prieks, ka esi šeit. Prieks, ka kā filmā ir šeit. Prieks būt šeit. Jā, par pašu grāmatu. Es tā mēģināšu tā kopsavilkt, varbūt nepārāk bojājot tiem, kas vēl nav lasījuši. Grāmatas galvenais varonis ir mazais Gašpers. Viņam ir 11 gadu, bet viņš jau ļoti gaida 12 gadu vecumu. Un, kā viņš pats sākumā norāda, viss it kā ir ok, bet tad vienā brīdī viņš jau sāk novērot, mamma skatās debesīs, tētim tur kaut kādas mistiskas sarunas un kaut kas tajā ģimenē mazliet grozās ne tā. Un ļoti caur tādiem bērnu novērojumiem var saprast, ka tur ir lielākas problēmas un kā tas viss tālāk risinās. Pa vidu, protams, jautājumi, vai es esmu psihiks, ja es skatos uz meiteņu krūtīm un dažādas citas tēmas. Un, protams, tas ir tikai sākums. Māra, kā tu pati raksturotu šo grāmatu? Kas vēl ir būtiskais? Varbūt drīzāk, zini kā tu šo grāmatu piedāvāji Aminorija, ka jā, viņai ir jābūt? Kas tajā ir iekšā? Vispār mēs līdz šai grāmatai nonācām tā, ka vispirms mēs bijām iztulkojuši kā plaukstā, kur arī ir ļoti aktuāls, sabiedrība aktuāls tēmas apskatītas tieši par invaliditāti un tās pieņemšanu. Un tad es autoram jautāju, varbūt viņam ir vēl kāda iesakāma, kas būtu arī aktuāla. Kas būtu aktuāls tēmas tieši jauniešiem, kas ir ne tikai, piemēram, Slovēnijā, bet kas arī varētu būt pie mums aktuāls. Un tad viņš man ieteica šo, un es izlasījām sākumā, protams, tikai aprakstiņu, un tad arī Dace piekrita, un tad mēs uzskatījām, ka arī šī varētu būt ļoti laba, ar to, ka tajā ir apskatīta tieši bērnu attiecības pirmkārt ar saviem vecākiem, otrkārt ar klases biedriem, kur ir ietverts arī mūsdienās tik ļoti lielā problēma mobbings. Un arī ir apskatīta tā vispārējā pieaugšana un kā cilvēks sevi redz tajā pasaulē. Ka viņš arī vienā brīdī piemin, ka viņš varbūt tomēr nemaz negrib būt pieaudzis, tāpēc, ka tā pieaugšo dzīve šķiet tik sarežģīta. Un tas vēl arī, protams, nākamā tēma, kas ir ļoti nopietni apskatīta, ir tā komunikācija, kā mēs komunicējam ar citiem, un ka mēs mūsdienās lielākoties jau visu informāciju un daudzus citus sev svarīgos jautājumus noskaidrojam Google. Mēs esam jau googlētāji vairāk nekā 20 gadus, un viena daļa bērnu ar to arī tieši ir uzauguši. Un tas ir arī tāda viena nākamais aspekts par to, ka ļoti daudz dzīvi pavadām internetā. Nevis savstarpējās attiecības, jo viņa labākā draudzene ir, protams, tikai internetā. Un tā kā viņš sarunājas ar viņu čatā, nevis realitātē.
Jā. Es domāju, tur tiešām tādas paralēlas ar jauniešu ikdienu šobrīd. Man ļoti patīk tas, ko tu pieminējies. Es nevarēju palaist garām. Tu pati esi kontaktā ar autoru. Jā. Vai tulkošanas procesā tev arī sanāca ar viņu sazināties, ja bija kaut kādi jautājumi, kaut ko vēlējās noprecizēt? Kāda bija šī sadarbība? Bija sadarbība, bet praktiski vairāk man bija mazliet sadarbība. Man vajadzēja noskaidrot, piemēram, viņš grāmatu ir veltījis savam māsas dēlam. Gašperam. Un man vajadzēja noskaidrot, vai viņš ir māsas dēls vai brāļa dēls, tāpēc, ka slovēņiem ir tā kā angliski līdzīgi, viņiem nav tā, ka tu uzreiz var saprast, ka tas ir māsas dēls. Bet no pašas grāmatas, tieši no teksta viedokļa, es tā izlasīju, tad es viņu izjūtu sevī, un vairāk es jautāju, piemēram, sev pazīstamajiem pusaudžiem padomu. Jo ar autors viņš man varētu izstāstīt, kā viņš to redz, bet man vajadzēja tieši pielāgot visus lielāko daļu izteicienu mūsu videi. Jā, slovēņi, protams, arī citādāk to visu uzskata. Es tieši par tiem izteicieniem un dažādām ar šo te jauniešu slengu un vārdu izvēli arī vēlējos tev vaicāt. Jā, bet tev bija sarunas ar jauniešiem un tu prasīji, tu gāji ar tādu vārdu sarakstu, tā kā teikt šo. Es mēdzu WhatsAppā paprasīt. Man ir dzīvesbiedram dēls, viņam jau ir 17, un es viņam prasīju, klausies, kā jūs sakāt to vai šito? Kā jūs saucat to vai to? Un tad viņš man atbildēja, deva dažādas variantus, un tad viņš man tā saka, bet zini, mēs ikdienā ar draugiem par tādām lietām nerunājam īsti. Es tā saku, es saprotu, es zinu, bet man vajag apmēram zināt. Un tad es, protams, arī draudzenēm prasīju, kam ir apmēram tāda paša vecuma bērni, jo manējais ir 5-gadnieks, līdz ar to tas vēl nav tā auditorija. Un tad es viņam arī jautāju, kā viņu bērni saka. Tad mēs nonācām pie kaut kādiem kopsaucējiem visi kopā. Ja neskaitu šo te vārdu izvēli, kāds vispār bija process tieši tulkojot šo grāmatu no slovēņu valodas? Jūti, ka kaut kas ir citādāk nekā strādājot ar citām grāmatām? Un viens bija tieši žargonismu, jā. Bet citādā ziņā es vēlējos viņu padarīt pietiekami plūstošu un to tekstu pietiekami saistošu un arī tā, lai tas lasītājs, kurš viņu lasīs, lai viņš tā kā sevi varētu izjust tajā grāmatā, lai viņš sevi tur savā ziņā redzētu. Jo autoram Vinko parasti ir tāda īpašība, ka viņš cenšas visdažādākos cilvēkus salikt tajos tēlos, un tad, lai savā ziņā katrs varētu kaut ko priekš sevis atrast. Un tad līdz ar to man arī vajadzēja censties tā atrast, tā lai katrs lasītājs viņš tā lasa un tā kā sajūt sevi. Un tas, ko es arī pamanīju, ir iespējams tā arī ir paša Vinko pieredze. Viņš gal galā ir dramaturgs un strādā arī ar režiju, tā vizualitāte. Nosaukums ir kā filmā, bet lasot arī ir tāda sajūta kā filmā. Protams, tur arī ir references uz dažādām filmām. Vai tev pašai tulkojot, tas arī atviegloja procesu? Varbūt tieši uzliek kaut kādu atbildību, ka, latviešu valodā. Savā ziņā, arī atbildība, bet man arī ļoti patīk vispār tādu darbu, kur tu lasi un tu tā kā redzi. Jo pamatā es esmu gan tehniskā tulkotāja, līdz ar to, tad, kad es tulkoju kaut ko tehnisku, man ir arī jāredz savā galvā, kā tas strādā, kā tas darbojas, lai es to varētu pārcelt arī latviešu valodā. Un tas cilvēks izlasot saprast, man ir jādara tas un tas, lai panāktu to un to. Un tad šajos arī tās lasu, un es redzu, un es tiešām cenšos to arī tā kā pārnest arī tā, lai tas, kurš lasīs, viņš arī, lai to redzētu. Kā tu vispār pati redzi tulkotāju vai tu un savu lomu, vai tulkotājs ir vairāk tāda neitrāla persona, profesionāls, vai tur tomēr ir tas radošais aspekts klāt tulkotājs kā līdzautors šai grāmatai latviešu valodā? Lielākoties tulkotājs, tad, kad es savulaik studēju tulkošanu, tad ir tā, ka tulkotājam jābūt lielākoties neitrālai personai, bet viņam ir jācenšas tas darbs pārnest savā dzimtajā valodā, tā, lai tas izklausītos autentiski. Un tajā ziņā tulkotājiem ir jāieslēdz arī tas radošums un ir jāsadarbojās arī ar redaktoriem, kas iesaka dažādus variantus, jo bieži vien, piemēram, tulkojot arī no slovēņu valodas, mēdz
es vismaz personīgi mēdzu iegrimt tajā oriģinālā, un pēc tam es kaut ko pārnesu uz latviešu valodu, es pat izlasu, man viss šķiet kārtībā, bet cits izlasu, viņam tas nešķiet kārtībā. Viņam tas šķiet, tā jau nesaka neviens, vai tā nebūs pareizi. Un tad tulkotājiem ir jāpielāgo tas stils katrai grāmatai, ko tulko. Un tas, protams, prasa arī savā ziņā radošumu, jo tad, kad es tulkoju, es domāju, ka pārāk tu nedrīkst tā kā atkāpties no tā oriģināla, jo tas tu tomēr tulko oriģināli, citādāk jau tu vari pats rakstīt to grāmatu un pārveidot to par kaut ko pilnīgi citu. Tā, lai tas tā sākotnējā doma, tie tēli, tas, lai pārnesās arī tiem citiem tulkojumu lasītājiem. Es redzu arī, ka tu esi tulkojusi daudz citas bērnu literatūras. Ir gan Brīnuma Gradzens un vēl 2 grāmatas bērniem ar disleksiju. Un es redzu šīs sarežģītās tēmas, neērtās tēmas un veselības izaicinājumus, sabiedrības izaicinājumus. Kāpēc tev kā tulkotājai ir svarīgi pievērsties šīm tēmām, kas varbūt kādam citam liksies, iespējams, tas ir pasmagi? Es uzskatu, ka mums ir salīdzinoši maz tādas literatūras tieši jauniešiem un bērniem, kas reāli arī tā kā viņiem parādītu pilnīgi visas mūsu sabiedrības puses. Jo mēs nevaram noslēpt neērtās tēmas, tās mūsu sabiedrībā ir. Tikai tāpēc, ka, piemēram, ja kādam nav personīgi, tas nenozīmē, ka draugam nav. Tas nenozīmē, ka kaimiņam nav. Un tās tēmas arī ir jāapskata arī tāpēc, ka tādā veidā caur to lasīšanu mēs tā kā attīstām savu empātiju. Mēs varam iejusties tajos tēlos, mēs varam savā ziņā censties saprast tos citus cilvēkus, kam ir kaut kādas pilnīgi cita veida grūtības. Un kāpēc tie cilvēki, piemēram, rīkojās vienā vai otrā veidā. Un tās sarežģītās tēmas ir ilgu laiku ir bijušas tā kā paslaucītas zem paklāja. Un tad tās man šķiet, ka ir jāizceļ arī, jo tāpēc, ka viņas pastāv. Mēs kā sabiedrība nevaram arī turpināt attīstīties, ja mēs tās tēmas tā kā pazaudējam un izliekamies, ka to nav. Jā, un iespējams tas tulkotā literatūra tiešām ir veids, kā var mazliet tādu drosmes pilienu pasmelties un redzēt, kas notiek pasaulē, jo latviešu literatūra jau nevar būt izolēta. Mēs tomēr esam daļa no pasaules, daļa no Eiropas, un kaut kādā veidā šie strāvojumi, viņi ir tādā tīklā, un iespējams tieši tas ir tas veids, kā kaut kādas jaunas domas nonāk pie mums. Jā, un mēs tādā veidā iepazīstam arī pārējos cilvēkus visā plašajā pasaulē. Jā. Mēs tā kā tulkotāji sanāk, ka viņš būvē tādus tiltus no viena uz otru, uz trešo, un tad viņš saliek to kopā, un tad arī lasītāji arī var ļoti labi iepazīt gan citas tautas, gan arī citu tautu kultūru, vēsturi, un pilnīgi tā kā visu pasauli, jo pasauli mums ir tā kā viena māte zeme. Mēs to pagaidām vēl neesam nekur aizlaidušies dzīvot uz Marsu vai kur citur. Mans dēls gan saka, ka viņš būšot pirmais cilvēks, kurš nokāpšot uz Venēras, man liekas, viņš sacīja. Teicu, labi, bet vēl mēs tur neesam tikuši. Un tā kā mums ir zeme viena, vēl ir laiks, jā. Mums ir zeme viena, un cilvēku mēs esam daudz, un mēs katrs esam atšķirīgs, un katram ir sava dzīves pieredze. Un tas ir tas veids, kā mēs tā kā tiešām saprotam viens otru ar vien labāk un labāk. Jā, man ļoti patīk arī tas, ka tulkotājs ir ne tikai tulkotājs, bet arī tiltu būvētājs. Es domāju, tu droši vari arī savā CV tagad rakstīt, jā, tiltu būvētāju. Būvēt tiltus, jā. Jā, tieši par valodas izvēli arī vēl gribēju paturpināt, jo iekļaujošā valoda ir tāds temats, kas arī paliek aizvien aktuālāks. Un šajā grāmatā es piefiksēju, ka arī tiek izmantot tādi vārdi, kas mazliet tā kā liek sausīties. Piemēram, psihisks slims, tu esi slims, kas ir tie frāzes, ko principā ir cilvēki, kas arī izmanto tādā pārnestā nozīmē. Kā tev bija strādāt ar šīm lietām? Vai tu domāji, kur ir kaut kāds balanss? Es ļoti labi sapratu, ka tas ir, runājam par ļoti nopietnu tēmu, kas ir mobbings. Un savā ziņā šie vārdi patiesībā, zinot to, kā tas patiesībā notiek dzīvē, šie vārdi vēl ir ļoti maigi.
Un man šķiet, ka tulkotajā literatūrā, ja autors ir nolēms pievērsties, jo tīpaši praktiski visas grāmatas gan arī garumā, līdz tam liktenīgajiem pavērsienam, tur viņš tieši par to runā. Par mobbingu mēs nevaram izlikties, ka tā mobbinga nav un ka tie bērni tā nerunā. Un ka tagad, ja mēs viņus, teiksim tā, līdzināsim, padarīsim tos vārdus tā kā labākus, tas jau nenozīmēs, ka viņi nebūs. Tā problēma jau neatrisināsies no tā, ka mēs tagad literatūrā pēkšņi izliksimies, ka viņi nav un ka mēs tos ārzemju autoru darbus tā vienkārši tādus uztaisīsim maigus un pūkainākus savā ziņā, bet viņi jau nav pūkaini. Tā dzīve nav pūkaina. Es tev pilnīgi piekrītu, un vienlaikus man šķiet, ka ir tieši pieaugušie, jaunieši varbūt nē, bet pieaugušie, kuri dažreiz vēlas varbūt labāk savam sirdsmieram tādu to pūku piešķirt un visu tā nogludināt. Jā, viņiem gribās tā visu tā kā censties tos savus bērnus tā kā pasargāt no reālās dzīves. Bet problēma būs otra. Viens ir tas, ka tiklīdz, ja kāds saskarās ar to mobbingu, kurš ir tas upuris, tad, ja viņš lasa, piemēram, šādu grāmatu, viņš saredz tā kā sevi un viņš saredz tos pārdarītājus arī tajā grāmatā. Viņš saprot, ka viņš nav viens, jo bieži vien jau vecākiem jau negribās, lai tieši viņu bērns būtu tas upuris. Un otrs puses viņiem negribās, lai viņu bērns būtu tas kūdītājs un tas nezinu, kā sauc tos cilvēkus. Varmāka, jā, tā arī. Bet tā pūciņas uzlikšana jau bērnam nepalīdzēs izaugt. Tīpaši tajā brīdī, kad viņam rodas vispār jautājumi par šo dzīvi, par pasauli kā tādu un kā tā pieaugušo dzīvi, kāda tad viņi ir. Un to es ļoti izjūtu grāmatā, ka arī Gašpara vecāki ļoti cenšas ar viņu runāt kā tādu cilvēku, kurš nesaprot mazliet. Jā. Viņš jau neredz. Viņš jau neredz lietas. Bērni redz tik ļoti daudz, un iespējams viņi pat savēl kaut kādas paralēlas, kur mums liekas, kā šo varēja. Bet, Viņi redz daudz vairāk, jā. Un arī saprot daudz vairāk. Un viņiem, manuprāt, viņiem ir ļoti labi attīstīta gan iztēle, gan domāšana. Un viņi nav jāuztais par muļķiem savā ziņā. Jo viņi saprot daudz vairāk, nekā mēs iedomājamies. Cik lielā mērā, kā filmā, varbūt tad ir arī piemērota pieaugušajiem? Ir. Tā, lai pieaugušie pirmkārt redzētu arī to tā kā savā ziņā no bērnu skatu punkta, kāda tā dzīve, tā un pieaugšana ir. Un vēl arī tas man patīk par to pieaugšanu, par to, ka Gašpers stāsta, ka mamma runā vienu un dara citu. Un tas mums visiem ir kā vecākiem jāpaskatās par to, ka mēs mēdzam moralizēt un pēc tam mēs nedarām tā, kā mēs esam moralizējuši, bet mums patīk to darīt. Jā. Mums patīk bērniem stāstīt, kā ir pareizi un pēc tam mēs nedaram. Tas man dažkārt ar gan sanāk, jā, un man pēc tam saka, bet mammīt, tu teici tā, bet tagad tu dari šitā. Un tad man ir jātiek ārā no tās situācijas un jāsaka, jāsaka reāli, ka jā, arī pieaugušie viņi mēdz teikt vienu un darīt citu, ja tā mūs gadās, jā, mēs esam cilvēki. Tā jau arī Gašpara mamma teica, sāc pierast. Tā notiek arī pieaugušo dzīvē, jā, tā kā to notiek skolā. Sāc pierast, jā. Tad, kad būs pieaudzis, tad viss tā arī būs. Jā, tā kā filmā grāmata ne tikai bērniem, lai saprastu, kā notiek pieaugušo dzīvē, bet pieaugušiem, lai saprastu, kas notiek viņu dzīvē. Un kas notiek viņu galvā. Jā, kas notiek viņu galvā. Paldies tev, Māri, par kā filmā, par tulkojumu, par šo sarunu. Paldies tev arī par sarunu. Un mēs turpināsim jau pēc mirkļa. Šodien mums saruna centrā ir Vinko Mēderndorfera grāmata Kā filmā, un mazliet arī tagad es jūtos kā filmā vai vismaz kaut kādā video, jo mēs esam digitāli saslēgušies ar rakstnieci Kristīnu Ulbergu. Un, Kristīna, man prieks, ka tu esi ar mani šajā sarunā. Sveika! Sveiki, sveiki! Sveiki visiem! Kristīna, pastāstīja, kāda bija tava iespēja izlasot Kā filmā? Ja tev būtu jāraksta tāds grāmatu apskats vai recenzija, kas ir tie galvenie pieturpunkti, ko tu akcentētu šeit? Tas, ka dialogi ir diezgan literāri pareizi, kā bērni mūsdienās tik tiešām nerunā. Viņi tā nerunā. Tēma, protams, jā, tas tur tā mijās, tā ģimenes dzīve un draugu būšana, skola, un tas viss tā kā ir aktuāli, bet es lasot šo darbu, iedomājos par vairākām lietām. Pirmkārt par to, ka jūs noteikti manī tā kā esat nokristījuši par bērnu un jauniešu rakstnieci, kāda es neesmu, absolūti nemaz. Es esmu
Vienkārši tās grāmatas, kas man ir sarakstījušās, gan arī pirmā grāmata tā iemesla dēļ, ka kaut ko jau bija jāsāk. Un vispār to grāmatu es sarakstīju savam auģu dēlam, pilnīgi pat nedomājot, ka viņi tiks kaut kur. Faktiski mums bija derības, ka mēs sadarējām uz kasti šampaniešu, tā grāmata tiks nodrukāta. Un tāpēc arī viņa tika uzrakstīta, bet ne visiem, tā kā viņam, bet, diemžēl, kā sanāca, tā sanāca. Un es viņu uzskatu par slīcinām kaķēnu. Tāpat nākošās grāmatas, tās bija tāds turpinājums pirmajai, kas nebija, manuprāt, arī baigi veiksmīgi. Bet tad bērnu grāmatas, tās es uzrakstīju savai meitai. Arī par mūsu piedzīvojumiem vismaz vienu no šīm grāmatām. Un, nekādai tā sakot, nebija doma par to plašo publiku vai par auditoriju, kurai es rakstu, jo mūsu laikos, manuprāt, ir ļoti liela tāda, tieši literatūras telpā ir problēma visā pasaulē, ka literāri darbi tiek salikti kategorijās, kastītēs. Proti, varbūt es piekristu, ka pastāv tāda lieta kā bērnu literatūra, tiešām bērnu, kur bērns pat mācās lasīt, vai mamma lasa kaut ko priekšā, kas ir bērnam pilnīgi tādā bērnu manierē, bērnu sapranā. Savukārt 12-gadnieki jau vairs nav gluži pavisam bērni. Un atceroties savu bērnību, 12 gados es biju visu Agatu Kristī, visus iespējamos detektīvus, visas iespējamās grāmatas, kādas mājās bija. Un es nebiju brīnums, absolūti nē, vienkārši man patika lasīt. Un līdz ar to es kaut kur esmu pret tiešām literatūras kategorizācijai, ka ir tāda kategorija jauniešu literatūra, jo, manuprāt, jaunieši ir pietiekami saprātīgi, lai viņi uztvertu arī nopietnāku literatūru. Un jo vieglāk literatūru viņi lasa, jo viņiem grūtāk ir lasīt sarežģītāku literatūru. Jā, šis ir interesanti, ko tu saki par to, ka bērniem, jā, viņiem ir bērnu literatūra, bet jaunieši jau ir ar viņiem ir jārunā atklātāk. Un man šķiet, ka arī kā filmā es vismaz sajūtu, nemitīgi to sajūtu, ka galvenais varonis Gašpers, viņš redz krietni vairāk nekā vecāki domā, ka viņš redz. Viņš ļoti daudz novēros par savu vecāku attiecībām, un savukārt vecāki pret viņu izturas tā noklusējot, nopūderējot to, kas notiek viņu ģimenē. Varbūt tas ir kaut kāds jautājums par to, ka ir jābūt atklātiem un tiešām jāizturas kā pret pieaugušajiem. Katrā ziņā, te ir baigi interesantā lieta šobrīd, jo sanāk īsti tad pretruna, ja, ka rakstnieks ir uzrakstījis grāmatu, kas ir domāta jauniešiem, tā kā kuriem būtu jādomā pieaugušāk. Bet tajā pat laikā tā grāmata ir tā diezgan kaut kur bērnišķīga. Un sanāk tas, ka ka tur ir sižetā ir par to, ka mēs pieaugušie tā kā neredzam, ka tie bērni jau ir diezgan lieli, un mēs vēl viņus esam ielikuši tādā bērnu kastītē, bet bērni jau nekad neizaugs lieli, ja arī viņi, teiksim, nelasīs nobriedušāku literatūru, tad viņi paliks kaut kur iepakaļs, un kaut gan mūsu laikmets ir tāds akcelerāta laikmets jau būtībā, jo manai draudzenei meitai ir 11 gadi, viņa runā pilnīgi citā valodā nekā grāmatā ir. Viņa runā par dažādām tēmām, kas ir, kur tika apspriests vārds psihe, ja, ka tur tā kā, nezinu, kas tas ir, bet viņi visi ļoti labi zina jau 11 gados un jau 10 gados, lielākā daļa. Ļoti atkarīgs, protams, no ģimenes. Viņi zina daudz vairāk, jā. Viņi zina ļoti daudz. Viņi pat runā dažādās valodās jau. Un dažās pat labāk nekā pieaugušie.
Tieši tā. Un drīzāk, ja kādreiz senākos laikos bija tā, ka mēs pieaugušie runājām krieviski vai kāds angliski vai vāciski, lai bērni nesaprast, tad tagad ir otrādi. Tagad bērni runā angliski, lai pieaugušie nesaprot. Vai vēl kādā citā valodā. Nu, tāda laika ir pienākuši, diemžēl, jā. Bet, tu pati teici, ka gan jau mēs tevi esam ielikuši tādā bērnu un jauniešu kategorijā. Es negribu ņemties likt tevi kastītēs, bet es nevaru nepieminēt to, ka par savu garstāstu pusaudžiem es grāmatas nelasu. Tu esi saņēmusi Jāņa Baltvilka balvu. Un līdz ar to es gribēju tev palūgt tavu ieskatu vai tavu redzējumu par to, kas ir tas veids, kā atrast kopīgu valodu ar pusaudžiem un kā to atrast literatūrā? Vienkārši, man liekas, ka jebkuram vecumam, pilnīgi jebkuram ir ļoti svarīgi, ka cilvēks pret cilvēku attiecas ar godīgumu. Lai kāds viņš arī būtu. Pieaugušie parasti grib no bērniem, lai viņi atzīst to, ka viņi dara slikti, bet paši viņi neatzīstās tajā, ko viņi nedara pareizi. Jā, un patiesībā... tad rodās tas, ka mēs no tiem bērniem gribam, lai viņi ir godīgi, bet paši esam aizvērti un neesam godīgi. Un tas ir ļoti slikti. Un interesanti, ka... Jā, es tev pilnīgi piekrītu, un interesanti, ka tieši arī kā filmā tas parādās attiecībās starp zēnu un viņa vecākiem, un sevišķi viņa mammu, un viņš pats to pamana, ka mamma stāsta, kā vajag darīt, kādas filmas nevajag skatīties, bet dažreiz viņa pati nedara to, ko viņa liek darīt bērnam, un es domāju, tur arī veidojas tas tāds neusticības rops. Kāpēc mums ir dažādas prasības, ja mēs abi esam cilvēki, tas nekas, ka es esmu mazāks. Jā, bet arī tas, ka tur vēl cita lieta, man liekas, ļoti svarīgi ir, ka jebkurš vecāks var mīlēt savu bērnu savu iespēju robežās. Tātad neviens vecāks nenošmauks mīlestību. Un tā mīlestība būs, viens vecāks rādīs piemēru un teiks, paskatāmies kopā šādu filmu, un cits vecāks būs tāds, kas teiks, neskaties šito filmu, bet pats savā istabā skatīsies to filmu, ja. Un tas nav, teiksim, tā nav nemīlestība, bet tas ir tā drīzāk paša cilvēka bērnība traumu sekas vai kaut kas tam līdzīgs, kā viņš ir audzināts. Un, diemžēl, šīs lietas iet pa ķēdīt uz priekšu. Un tādā vecumā, vai tie tur ir, 10 gadi, 11, 12 vai vēlāk vēl, ir ļoti svarīgi, ka tiem bērniem kaut kas notiek ārpus tās ģimenes. Un ir ļoti labi, ka vecāki to nekontrolē. Ka var notikt pašplūsmā, tu vari, saplēst bikses, rāpjoties pāri žogam, ka tev arī var noķert policija, ja tu kaut ko sliktu dari, vai kaut ko tur, zod zābolus, vai kas jau mūsdienās jau vairs tā nenotiek, bet, piemēram, un dabūt par to samaksāt, jā, pats saprast cēloņus un sekas, bet bieži vien notiek tā, ka vecāki nosargā tos bērnus un ko tad viņi nosargā, tāpat vienā brīdī tas nāk uz āru. Un forši tad, ja tam bērnam ir draugi, ar ko viņš var padalīties savās emocijās, jo bieži vien ar vecākiem nevar, sevišķi mūsu laikos, ka visi ir aizņemti, visi daudz strādā, vēl nāk mājās, ātri iet gulēt iespējams, jo agri jāceļās, un tad ir gadžeti. Un sēdēšana internetā, kas ir vienkārši melnais caurums reāli, kur pazūd laiks. Tā tas ir, jā. Tā tas ir. Gašpers arī ir ļoti liels Google meistars un visu pārbauda dubultā šajā grāmatā. Kristīne, es tev teikšu lielu paldies par šo sarunu un arī par tavu atklātību, ne tikai runājot par citu literatūru, bet arī rakstot savus darbus. Jā, lūdzu, centīšos būt godīgi. Ja kādreiz nesanāk, tad lai man lasītājs piedod, bet centīšos. Jā, paldies tev. Un par kā filmā mēs turpināsim runāt arī nākamajā.